Labdien! Mani sauc Gatis Ilgašs. Nu jau gandrīz kā 20 gadus es strādāju maksājuma industrijā. Esmu strādājis gan pakalpojumu sniedzēju, gan bankas, gan arī finanšu jaunu uzņēmēju sfērā. Lielāko daļu no šiem 20 gadiem esmu pavadījis darījumu uzraudzības un krāpniecības novēršanas darbos tieši, kā arī risku pārvaldībā un atbilstības nodrošināšanā. Mēs dzīvojam brīvā un demokrātiskā valstī. Valstī, kas ir mūsu senču dota. Mūsu tautu kultūra un valoda ir izdzīvojusi cauri gadsimtiem, neskatoties uz dažādu impēriju centieniem to iznīdēt. Mums vienmēr ir bijis nepieciešams būt modriem un gataviem aizsargāties un aizstāvēt to, kas mums ir svēts. Diemžēl šī nepieciešamība ar gadiem ir piemirsusies, vai arī tai ir ļauts tikt aizmirstai un atstāta novārtā. Lai arī daudzi ir brīdinājuši par drošības riskiem, ko rada Krievija, kā arī imigrācijas draudi, tajās balsīs reti, kas ir ieklausījies, vai arī vēl retāk ievies šos ieteikumus, ko viņi teikuši. Tikai pār mūsu galvām lidojoši kaujas droni ir spējuši iekustināt šo politisko bezdarbību. Mēs nevaram uzskatīt, ka mūsu iekšējā drošība ir sakārtota un ka viss ir labi, ja mūsu policisti, ugunsdzēsēji un ārsti ir izdeguši un pārslogoti. Hronisks kadru trūkums, nepiemērot darba apstākļi vai arī neadekvāts atalgojums ietekmē visu mūsu drošību. Un ja šīs problēmas mēs nespēsim atrisināt, krīzes situācijā tas prasīs upurus. Mēs neesam gatavi maksāt šo cenu. Mums ir ticis dots ļoti ilgs laiks sakārtot civilo aizsardzības jautājumus, bet joprojām ir novērojams politiskais gļēvums, joprojām ir novērojams birokrātiskais juceklis vai arī vienkārši neizdarība, kas grauj kopējos mērķus. Kā mēs varam runāt par kopīgu valsts gatavību stāties pretī grūtībām, ja tiek pieļauti politiskie spēki, kas varas institūcijās esoši, atklāti koķetē ar ienaidnieku? Stratēģiski svarīgie infrastruktūras objekti ir kļuvuši par nekompetences un bezatbildības pieminekļiem. Organizācijas, kas izplata Krievijas propagandu vai atbalsta tās veiktos hibrīda apdraudējumus. Organizācijas, kas atklāti atbalsta teroristiskus grupējumus un antisemītismu vai noniecina latviešu tiesības dzīvot latviskā vidē. Organizācijas, kas sludina sabiedrības degradējošas prakses un grauj morālas vērtības. Ja šie ir iekšējie draudi, kuriem ir ticis ļauts augt un izplatīties, mūsu uzdevums to ir apturēt. Masu imigrācijas sekas mums visiem ir skaidri redzams. Lielbritānija, Vācija un Zviedrija un arī citas valsts ir piemērs tam, kā pieļaujot masveidīgu, krasi atšķirīgas kultūras ienākšanu valstī, to papildinot ar aklu ultraliberālismu, izkropļotu tiesiskumu un kritikas apspiešanu, krasi paaugstinās noziedzību, sabiedrības šķelšanās un terorismu draudi. Mēs nepieļausim šādu svešu kultūru ienākšanu vai nostiprināšanos Latvijā, jo mēs esam gatavi aizstāvēt savus bērnus, savas ģimenes un savus līdzcilvēkus. Mums nav jābaidās pastāvēt par savu drošību. Nacionālajie bruņotie spēki un zemesardze ir profesionāli un augsti motivēti. Mūsu uzdevums ir sniegt viņiem visas iespējas pildīt savus pienākumus efektīvi un brīvi, bez liekas politiskās iejaukšanās. Viņu uzdevums ir novērst vai iznīcināt apdraudējumu, nevis iesaistīties politisko spēku intrigās. Mūsdienu kardarbībai atbilstošas prasmes un tehniskais nodrošinājums ir tas, uz ko ir jākoncentrējas. Jo ik katrs karavīrs, zemesargs un arī mednieks ir šķērslis ienaidnieka plāniem. Ikvienam no mums ir jābūt gataviem stāties pretī apdraudējumiem, vai nu aizstāvot savus tuvos, vai palīdzot kaimiņam nelaimē, vai uz ielas apturot likuma pārkāpumu. Mūsu valsts esam mēs, latvieši. Un ja mēs būsim stipri, tad arī Latvija būs stipra. Paldies!